Vai esat kādreiz aizdomājušies, kāpēc mēs, cilvēki, tik bieži kļūdāmies? Varbūt mūsu tieksme kļūdīties ir būtiska mūsu dabas sastāvdaļa. Ik viens savā dzīvē ir kļūdījies un turpinās kļūdīties. Tas nav kaut kas tāds, no kā vajadzētu baidīties vai izvairīties. Drīzāk tas ir cilvēka dabas būtisks aspekts. Aleksandrs Pops reiz teica, kļūdīties ir cilvēciski. Piedot dievišķi. Kļūdas nav tikai pārpratumi vai maldi. Patiesībā tās ir nozīmīgas mūsu evolūcijas sastāvdaļas. Kā teica Winstons Čērčils, panākumi nav galīgi, neveiksme nav liktenīga, svarīga ir drosme turpināt. Bagātīgā daudzveidība, ko novērojam dabā, ir liecība šo kļūdu radošajam spēkam. Ja daba nekļūdītos, pasaule būtu stagnējoša, bez daudzveidības un bagātības. Mūsu nemaz nebūtu. Lai gan būtu jātiecas pēc izcilības un jācenšas samazināt kļūdas līdz minimumam, ir būtiski apzināties, ka nožēlas pilna dzīve arī nav pilnvērtīga. Oskars Vailds to ir teicis vislabāk: pieredze ir vienkārši vārds, kādā mēs nosaucam savas kļūdas. Pagātnes kļūdu glabāšana nebruģē ceļu nākotnē. Tā drīzāk piesaista mūs pie pagātnes, kuru mēs nevaram mainīt. Tā vietā mums jātiecas augt un attīstīties. Vissmagākā kļūda, kas aizēno visas pārējās, ir padošanās. Kļūda ir pārstāt mēģināt un pārtraukt attīstīties. Mūsu senči saskārās ar daudzām grūtībām, pārvarēja neskaitāmus pārbaudījumus, un viņu neatlaidība ir mūsu eksistences pamatā. Padoties nozīmētu neņemt vērā viņu cīņu un upurus. Mēs esam parādā viņiem un sev, lai turpinātu virzīties uz priekšu, neskatoties uz grūtībām. Kā teicis Roberts Frosts, labākā izeja vienmēr ir uz priekšu. Mēs esam visuma evolūcijas produkts. Mūsu pienākums sniedzas tālāk par mūsu priekštečiem, līdz pat visumam pašam. Tāpēc, ja esat iestrēdzis nožēlas vai vilcināšanās rutīnā, atcerieties, ka jūsu ceļojums ir garš un katrs klupiens ir tikai tā daļa. Stāviet stalti, raugieties uz horizontu un speriet pirmo soli savu mērķu virzienā. Konfūcijs ir teicis: mūsu lielākā godība ir nevis tajā, ka mēs nekad nekrītam, bet gan tajā, ka katru reizi, kad krītam, mēs pieceļamies. Neviena virsotne nav pārāk augsta, neviens sapnis nav pārāk tāls. Viss sākas ar pirmo mazo soli. Vincenta van Goga iedvesmojošie vārdi: kas būtu dzīve, ja mums nebūtu drosmes kaut ko mēģināt? Pieņemiet savas nepilnības, mācieties no savām kļūdām un turpiniet virzīties uz priekšu. Lai jums veicas šajā nebeidzamajā mēģinājuma un kļūdu ceļā.